Labdien, darbie draugi, darbie sekotāji! Gribu jūs uzaicināt uz savu 12 lekciju autoru kursu Naturopātijas pielietošana veselības saglabāšanā. Šis kurs tiek uzlabots katru gadu, viņš tiek papildināts, paplašināts. Sākotnēji, kad apmēram 10 gadus atpakaļ es pirmo reizi kaut ko līdzīgu sāku pasniegt. Šis kurs sākotnēji saucās Iepazīst ārstniecības augus. Tur bija tikai 6 lekcijas, un mēs runājām vienkārši tikai par ārstniecības augiem. Šobrīd šis kurs jau ir izaudzis līdz 12 pamatīgām lekcijām. Katra no viņām ir 2 līdz 3 stundas, vēl arī papildus materiāli. Un mēs apskatām daudz dažādus jautājumus, un tāpēc jau, teiksim, neiet runa tikai par ārstniecības augiem, bet iet kopumā par visu naturopātiju. Bet, lai jums būtu lielāks priekšstats, tad es jums nedaudz ieskicēšu. Tātad mani sauc Ilona Čirse. Šeit jūs noteikti varat iepauzēt un izlasīt galvenās vietas, kuras esmu mācījusies, bet īsumā es varu teikt, ka ar ārstniecības augiem es sāku nodarboties 21 gadu atpakaļ, kad piedzima mans dēls. Gada vecumā viņš nokļuva reanimācijā, un tas bija pagrieziena punkts, kad es sāku interesēties dziļāk, pastiprināti par ārstniecības augiem. Sākotnēji tā bija dziedniecība, kur tika apskatīts daudz dažādas metodas, un man vismīļākā kļuva tieši šī te naturopātija, šī te metode ar ārstniecības augiem, un tā es arī visus šos gadus esmu šos ceļus gājusi, savas zināšanas esmu papildinājusi arī otrais iestājoties augstskolā un iegūstot bakalaura grādu. Man ir medicīnas izglītība, apmeklēju arī dažādus ar klasisko medicīnu pasākumus un seminārus un lekcijas. Pasniedzu arī Daugavpils medicīnas koledžā fitoterapiju un uzturu, un joprojām cenšos papildināt savas zināšanas, jo augu pasaule nav tikai par augu kā tādu, jā, naturopātija tas ir daudz, daudz plašāks, bet tā tad viss tas, ko mēs varam izmantot savos atveseļošanas procesos, neizmantojot ķīmiskos medikamentus. Pirmām kārtām mēs runājam par veselības profilaksi. Tā ir visa pamats. Es daudzu gadu garumā cilvēkiem stāstu, ka katrs santīms, katra enerģija, katra darbība, ko jūs būsiet ieguldījuši savā veselības profilaksē, jums pēc tam atmaksāsies vairāk kārtīgi. Tāpēc tas ir pamats, ko mēs varam darīt, un to es arī cenšos saviem skolniekiem, saviem kolēģiem iemācīt, pastāstīt un, teiksim, arī praktizēt, censties to izmantot pirmkārtām savā ikdienā, savā ģimenē, lai mēs būtu tātad veseli. Kursā mēs runāsim daudz dažādas tēmas, viennozīmīgi mums būs arī par augu iegūšanas iespējām, jo nevienmēr jābūt ir pamatīgam ārstniecības augu ievācējam, lai viņus varētu lietot. Ir daudz dažādi iemesli, kāpēc cilvēks nevar pats sev ievākt augus, bet tas nevar būt šķērslis, lai cilvēks būtu vesels. Tāpēc runājam arī par augu kvalitāti. Ja jūs ievācat pats, vai, teiksim, kur jūs to varētu kvalitatīvi iegūt, augu žāvēšana, apstrāde, protams, uzglabāšana, šie ir visi faktori, kas ietekmē tālāko auga kvalitāti. Noteikti runājam arī par to, kā tad tos augus izmantot. Daudzreiz cilvēkiem ir tāds stereotips, ka tēju es nedzeru, man negaršo ārstniecības augu tējas. Bet ir ļoti daudz dažādas formas, kā mēs to varam izmantot, gan iekšķīgi, gan ārīgi, gan skaistuma kopšanā. Metodes ir ļoti daudz un dažādas, un katrs var atrast to, kas viņam ir piemērots. Pats galvenais
Jā, jāsaprot ir arī tas, ka profilaksē vienmēr ir jābūt ar pluszīmi. Ja mēs nodarbojamies ar veselības profilaksi, viņai ir jānes pozitīvas emocijas, kas tā tad arī paaugstina mūsu enerģētiku, un tādējādi mēs jūtamies labāk un slimības mums netiek klāt. Tāpēc viss tas, ko mēs caur dabu varam tā kā iegūt savam ķermenim, tam jānes ir tātad mums prieks. Un tāpat arī par šīm te formām profilaksē mums nevajadzētu lietot kaut ko tādu, kā saka, kas man pilnīgi griebjas, jo tad es neiegūstu šīs te vibrācijas, tātad es nepaceļu sava ķermeņa vibrācijas caur dabu, bet man ir tā kā mīnusa zīme. Noteikti pieskaramies arī augu bioloģiskajam sastāvam, kas tad ir tās aktīvās vielas, ko viņas vairāk vai mazāk dod, kāda ir viņu iedarbība. Runājam arī par augiem tādā izpratnē, kā plaša spektra iedarbības augi. Protams, ka viens cilvēks nevar nekad ievākt pilnīgi visus augus, un tas arī nav nepieciešams mūsu darbošanās laikā augu saraksts mainās, mums augi paši nāk klāt, viņi paši mūs meklē, un mūsu augu saraksts katru gadu var būt ļoti atšķirīgs. Bieži vien arī mums nav tādas iespējas, varbūt pilsētas iedzīvotājiem, glabāt tik daudz dažādus augus, bet ir vesela grupa ar augiem, ko sauc par plaša spektra iedarbības augiem, kuri nosedz mums tātad daudz dažādas vajadzības. Protams, ka tad, kad mēs taisam šo te savu aptieciņu, mēs vienmēr izējam no savām individuālajām vajadzībām. Protams, kur tad naturopātija un bez elpošanas ceļu sistēmas, jo tā ir viena no vadošajām lietām, ar kuru saskarās gandrīz katrs cilvēks. Elpošanas ceļi, it īpaši sākoties rudenim, klepus iesnas temperatūra, kā mēs varam sev palīdzēt. Mūsdienu apstākļos visu laiku mums ir arī stress, tāpēc runājam arī par mieriņu un miedziņu. Un, protams, ja mēs runājam par stresu un galvas smadzenēm, protams, tad arī jārunā ir par kuņģzarnu traktu, jo šī te neredzamā ass, kas savieno mūsu kuņģzarnu traktu ar smadzenēm, ir ļoti, ļoti būtiska. Runāsim arī par aknu, tieši pat atsevišķi, kāpēc viņa ir tik svarīga, kā mēs varam viņai palīdzēt, jo mūsdienu cilvēks dzīvo ļoti piesārņotos apstākļos, un viņam ir jāpadomā arī par savu orgānu karalieni. Tālāk noteikti arī pieskaramies urīna izvades sistēmai un, protams, ginekoloģijai kā sieviešu tēmai. Esmu arī rakstījusi publikācijas nelielas par nieru nozīmību mūsu ķermenī. Tur glabājās arī mūsu enerģija. Un arī centīsimies izveidot naturopātijas aptieciņu, jo, kā jau teicu, augu ir ļoti daudz, pagatavošanas veidu ir ļoti daudz, ar kaut ko ir jāsāk, ko katrā situācijā varētu ieteikt, kāda varētu izskatīties naturopātijas šī te aptieciņa, ko mēs varam pagatavot paši, ko mēs varam varbūt nopirkt gatavu, kur to nopirkt, kā to iegūt, daudz dažādas lietas. Un, protams, mums ir arī grupas čats, kurā visu mācību laiku varēsiet uzdot savus jautājumus un, protams, arī saņemt atbildes. Paldies, ka noskatījāties šo te nelielo iepazīstināšanas video. Ja jums vēl ir palikuši kādi jautājumi, tad droši rakstiet uz 3 metrus virs zemes @gmail.com uz e-pastu. Atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Sākam 16. septembrī. Tā kā gaidu jūs visus uz šo te kursu, kam interesē dabīgas metodes, kā saglabāt veselību, tātad veselības profilakse,
Kursa dalībnieku skaits nav pārāk liels, nu, maksimums ir 10. Vairāk es neņemu, jo es katram veltu individuālu pieeju. Parasti cilvēki kursa laikā drīkst uzdot arī savus personīgos, individuālos jautājumus saistībā ar veselību, un mēs kopā meklējam arī šos te risinājumus un ieteikumus. Tāpēc, nu, eh, nekavējieties, ja jums rezonē šī te informācija, ja jums liekas, ka tas jums ir nepieciešams, tad es jūs noteikti gaidīšu. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!